Šajā video mēs tad apskatīsim šo te eksāmena automašīnu Volkswagen ID3. Tātad tas ir identisks auto, kāds šobrīd ir CSDD eksāmenos, kārtojot uz automātiskās pārnesuma kārbes. Kāpsim iekšā. Un tad pirmās lietas droši vien, kas mums būtu tādas svarīgākas, kādā veidā mēs tad pieregulējamies šajā automašīnā. Tad pašu beņķi mēs varam dabūt uz priekšu, šeit apakšā mums rekur ir kloķis, viņu mazliet var saskatīt. Rekur, es domāju, ka tagad jūs viņu redzat. Tad mēs viņu paceļam uz augšu, un tālāk mēs varam beņķi tad bidīt attiecīgi uz priekšu, uz aizmuguri, kā mums nepieciešams. Kreisajā pusē tad atzeltnē mēs redzam, mums šeit ir tas saucamais rullīts. Tad ar rullīti mēs varam atzeltni dabūt uz atpakaļu un dabūt uz priekšu. Tad šeit mēs varam tad beņķi dabūt augstāk, pumpējot šādā veidā, un arī dabūt zemāk, spiežot viņu uz leju. Tālāk par spoguļu regulēšanu. Tad spoguļus mēs regulējam šeit ar tādu saucamo džosčiku, un tā, lai mēs zinām, kurš mums ir uzslēgts spogulis, redzam, šeit nav tādas strīpiņas kā citām automašīnām, bet te, ka mēs viņu viegli pagriežam, mēs redzam, tad iedegās left, tad kreisais spogulis. Pagriežot atkal divas reizītes uz labo pusi, mums iedegās tad labais spogulis. Spoguļus mēs regulējam, tad kur mēs viņu varam pabīdīt uz priekšu, uz leju, uz kreiso pusi un uz labo. Tad šādā veidā. Tad pašu stūri mēs arī varam regulēt. Tad kreisajā pusē, kur mēs redzam, mums ir šāds te kloķis. Tad mēs viņu pavākam uz leju. Tālāk mēs varam stūri dabūt uz sevīm, uz iekšu, uz leju, ja, un uz augšu. Tad vienmēr sargulējam arī stūri, lai mums ir ērti. Un pēc tam neaizmirstam pievilkt šo te sviru. Tad, kas vēl, protams, mums ir būtisks? Būtisks ir gaismas, bet, lai automašīna ieslēgtos, mums ir jāiespiež bremze. Kur mēs iespiežam bremzi, un redzam, automašīna ir aktivizējusies. Tad kreisajā pusē šeit mums ir šāds tas slēdzis. Redzam, mums šobrīd ir aktivizēts autorežīms, bet, ja mēs gadījumā gribētu ieslēgt tikai gabarītus vai tuvās, tad mēs spiestu uz modu un attiecīgi izvēlētos attiecīgo režīmu. Tad, kas ir būtiski aizmugurējā loga apsildi, ja, tad arī slapjā laikā vai kad sniegs, ir svarīgi zināt šo podziņu, tad mēs viņu spiežam iekšā, lai apsildītu aizmugurējo logu un mums ir labāka redzamība. Un šeit mēs redzam virzīt tad maksimālo gaismu plūsmu tieši uz priekšējo vējstiklu. Un arī aizmugurējo miglas lukturu šeit mēs varam ieslēgt. Par virzienrādītājiem. Tad virzienrādītāji pilnīgi tieši tāpat kā visām mašīnām, uz leju kreisais, uz augšu labais, un ir tas pats saucamais arī īsais, tad viegli piespēžot 3 reizes viņš ieslēdzās un pats izslēdzās ārā. Tālās gaismas, protams, mēs varam aktivizēt pabīdot sviru uz priekšu, bet tad tajā gadījumā, ja mums, protams, ārā ir gaišs, tad ir jābūt ieslēgtām tuvajām gaismām, nevis autorežīmam, un tad pabīdot uz priekšu mums ieslēgsies tālās gaismas. Tad, kas ir interesanti, tad loga tīrītājs mēs arī slēdzam šeit, bet te ir otrādāk. Ja parasti mums bija vienu reizi notīrīt uz leju, tad šeit vienu reizi notīrīt ir uz augšu, un uz leju spiežot mums tad aiziet režīmi. Tad šī ir tāda nianses, ko gan atcerēties eksāmenā, jo uz augšu ir tikai viena reize. Tad uz leju aizies šie te režīmi, kā redzam, no mazāk intensīva uz intensīvāku. Tad par pašu kontrolu panelīti, ko tad mēs šeit redzam? Nu, nav tā, ka te ir ļoti daudz informācijas, bet te ir viss nepieciešamais. Tad pirmkārt viņam ir ceļzīme atpazīšanas funkcija, bet ar to es neieteiktu eksāmenā aizrauties, tāpēc, ka arī es patestējot redzu to, ka nevienmēr viņi strādā precīzi, tāpēc var, diemžēl, kaut kādā veidā uz to iekrist, un labāk tomēr, protams, ir sekot līdz zīmēm pašiem, tā kā iesaku sekot un nepaļauties uz šo te funkciju. Tad, protams, mēs redzam, cik mums ir atlikušais range palicis, cik mēs kilometrus varam nobraukt ar konkrētu uzlādēto bateriju šobrīd. Tālāk mums ir tātad nobraukums automašīnas kopējais, redzam 76 000. Un šeit mēs redzam, tad, kas tad mums ir aktivizēts. Šobrīd ir parkings aktivizēts, lai ieslēgtu draivu. Tātad pirmkārt mēs nospiežam bremzi un šo te sviriņu, kur mēs pabīdam uz priekšu. Un šajā brīdī mēs redzam, mums iedegās draivs. Uz sevīm pavalkot reverss. Tā kā ļoti ērti īstenībā jums ir jāapgriežās ceļa posmā, kur uz priekšu draivs, uzreiz šādi revers, tikai, protams, atceramies to, ka mēs iespiežam bremzi. Un neatkarīgi kādā režīmā mēs esam, tā kā mēs stāvam, mēs vienkārši šādā veidā varam aktivizēt parkingu. Tad, kad ieslēdzam atpakaļgaitu, mums aktivizējas kamera. Kamera pa lielam tāda pati kā visām automašīnām, redzam, griežot stūri
mums griež šīs trajektorijas līnijas, kur mēs nonāksim, un arī ir šis tā saucamais zaļais taisns stūris. Tātad ļoti ērta kamera, un pēc viņas ir diezgan ērti arī noparkoties. Mašīna pati ir tiešām diezgan maziņa, ņipra, tā kā ir gan viegli noparkoties, gan viegli izbraukt maziņas šauras vietas, gan arī iekļauties tādās vietās kā Krasta iela vai izbraucot no Zaķu salas. Un tās ir tādas svarīgākās lietas, kas jums ir jāzina tad eksāmenā, ja jums sanāks braukt ar šo te automašīnu, tad kā saregulēties krēsls, stūre, spoguļi, ja, tad kas notiek mums ar gaismām, kādā veidā mēs varam ieslēgt, kādā veidā mēs tad pārslēdzam, protams, ātrums, drives, reverss vai parkings, logu tīrītājs, kā mēs varam ieslēgt aizmugurējā loga apsildi un tā.